Izskanēja dziesmu svešu valodā, Gētas un Šilleru valodā. Pēc šajā tagad, skanēs veltījums, pirmo reizi veltījums kādam izskan publiciklu Vecāku koncertā. Mēs visi zinām, ka 17. martā Baltkrievijā notika notiesājošs spriedums Latvijas valsts piederīgajam Jurijam Ganiņam. Jurijs Ganiņš tika ieslodzīts cietumā par diktatoru Lukašenko diskreditāciju uz 7 gadiem, ja es nemaldos. Lūk, tad morāli stiprināsim Juriju, jo savādāk jau mēs viņu nevaram kaut kā stiprināt. Tikai veltot gabalu par Ganiņu. Maestro kungi. Lūdzu, maestro, šoreiz pirmo reizi pulcinieks ir pie pūšamajiem instrumentiem. Skan? Auzos, bet Ganiņš stabulē. Ierosimās nometāto bumbu, bet Ganiņš stabulē. Ganiņš visiem uz nerviem krīt, bet stabulē. Ganiņš, 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 Ganiņš stabulē. Ganiņš, 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 Ganiņš stabulē, Ganiņš stabulē, stābiņš granulē, Ganiņš stabulē, stabulē. Saku Ganiņ, izbeidz, bet Ganiņš malka stabulē. Saulē noriet kļūstumš, bet Ganiņš stabulē. Pēc pusnakts kaimiņi sūcas, bet Ganiņš stabulē. Kaimiņi Ganiņam piepēs sadod, bet viņš stabulē. Ganiņš, 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 Ganiņš stabulē. Ganiņš, 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 Ganiņš stabulē. Ganiņš stabulē. Ganiņš stabulē. Stābiņš granulē. Policisti atskalda Ganiņu, bet viņš stabulē. Policisti pirms tam savāca Ganiņu, bet viņš stabulē. Pēc pusnakts Ganiņam elpā stājas un Ganiņš vairs nestabulē. Pēc pusnakts Ganiņam elpā stājas un Ganiņš vairs nestabulē. Ganiņ, 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 Ganiņ stabulē. Ganiņ, vai tu mani dzirdi stabulē? Ganiņ stabulē. Ganiņ stabulē. Ganiņ stabulē. Stabulē. Bet govs Ganiņam uztaisa mākstīgo elpināšanu. Bet govs Ganiņam uztaisa mākslīgo elpināšanu. Un Ganiņš stabulē. Ganiņš stabulē. Ganiņš stabulē.
augšā! Par Jūriju! Augšā! Paldies! Veltiet šos aplausus Jurijam Galiņam. Tā. Nu tad, ar šito mēs arī noslēgsim. Nevis ar šito, bet ar nākamo. Sesto dziesmu! Buļģeris zina sesto dziesmu! Buļģeris zina sesto dziesmu, jā, ļoti iespējams, ka viņš to zina. Bet mēs to zinām, ka viņš zina. To nezina neviens. Jā, nu tad nākamais ir noslēdzošais skaņdarbs, kuru mums piedāvāja Toms Krujīs, kā zināms, uzrakstīt kā soundtracku dziesmai Mission Impossible. Un mēs arī to izdarījām, bet viņš nepaņēma to filmā. Skaņdarbs saucās Iekakā sev dibanā. Tā bija grupa Publicīgo Vasaru pie punkam, Kšištofs Virovāks, pie balsa Marijus Mukačovs un pie mikrofonu elektriskas ģitāras Turjais Petrovs. Paldies! Uz tikšanos nākamajā koncertā!